10 līdz 13 gadus veci skolēni maz zina par padomju sistēmas deportācijām. To secināja Liena no Ogres sākuma skolas. Piedaloties Ogres novada zinātniski pētniecisko darbu konkursā, viņa izzināja ogrēniešu gaitas Sibīrijā. Lienas pētījums šogad atzīts par vienu no labākajiem. Man bija ļoti lieli palīgi, tā kā man bija klases biedra Patricija Bloma. Viņas vecmāmiņa arī ir izsūtīta uz Sibīru, un viņa man ļoti palīdzēja. Vai tu redzi, piemēram, ka varētu vēl plašāk pētīt šo tēmu? Šo tēmu varētu vēl ilgi un ilgi īstenībā pētīt, jo tur visu laiku kaut ko var pierakstīt un visu intervēt cilvēkus un tā. Tēma par dzīvi izsūtījumā iekļauta pēc Ogres represēto kluba aicinājuma. Viņi pārņēmuši Ziemeļvidzemes skolu labo praksi. Esam gandarīts, kad Ogrē bērni izvēlās tēmu pētīt mūsu vietējo Ogres novada iedzīvotāju pēdu Sibīrijā. Šodien patreiz jau tika prezentēts viens darbs, Liene. Malacis Liene, kad viņi te interesējās par to, kas te noticies ir 50 gadu atpakaļ Ogres novadā. Pieteikto darbu kvalitāte auga ar katru gadu. Gan bērni, gan skolotāji ieguldījuši nopietnu darbu. To atzīst pašvaldības pārstāvji. Tas darba apjoms bija ļoti liels. Es pat brīnos, pa kuru laiku mūsu jaunieši, kuri ir pietiekoši aizņemti savās tiešajās zināšanu apgūves lietās, ir vēl spējuši tik rūpīgi iedziļināties dažādās mūsu novada aktualitātēs un problēmās. Ja agrāk bija biežāk patiešām ņemti informācijas avoti no interneta resursiem galvenokārt, tad šogad jāsaka jau, kad parādās arī nopietnāki šie te avoti, kur bērni ir meklējuši informāciju. Un katrā ziņā ir uz ko vēl tiekties, bet darbi kļūst arvien labāki un kvalitatīvāki. Zinātniski pētniecisko darbu konkursu Ogres novadā var saukt par tradīciju. Skolēni tajā piedalās jau 4. gadu, šogad iesniedzot 47 darbus. Dāca Trebotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.